pagaidiet, atbildiet uz primārajiem jautājumiem, ja, un tad lai veic šo prezentāciju. Es aicinu visus piecelties kājās, kas ir pret. Mēs varam piecelties visi, kas esam pret. Mēs esam ceļamies kājās, viss tā, šo. Nu, saskaitām, kurš tagad ir pret, kurš ir tā. Viena lieta, kāpēc šajā zālē ir ļoti liela pretestība no cilvēku puses, tādēļ, ka es pieslēdzos iepriekšējā sapulcē online. Lielākā sapulces daļa veltīt prezentācijām vietēju iedzīvu telespēcīšanu. Nu, par to lielākā daļas aprunāta, tāpēc, ka sapulces lēmums pulcinās 11. prezentācijas ir apmēram. Tāpat arī būvniecību pusotru gadu un sākam no cieņu pret jums, no politiķiem, no deputātiem. Šobrīd šis žests ir ļoti bezskaunīgs, necieņu izrādot, un mūsu kolēģiem nav jāsēd tādu problēmu. Lūdzu, apsēdz dalībnieks, darbinieks izņems to ārā. Lai viņš stāv! Jūs esat nelūgtie viesi šeit. Tur teica stipri pieaugus. Pirmajā reizē tas bija kā tāds pirmais randiņš, kur jūs teicāt, gribētu būvēt. Vietēji teica, ne, mēs negribam, lai tu būvē, bet nu, tas iet uz priekšu, un ir zināms progress, un nu, tā sajūta ir tāda divējāda. Ja, mēs esam tāda kopiena, kas visi ir savākušies, un tā kā jūs nedavāt mums sākumā vārdu, tad mēs gribam, protams, izskaidrot. Teizorā ir teikts, ka zārks, kas tas ir? Īpaši veidots garants aizdarāms kastveida priekšmets, kurā ievieto un apglabā mirušo. Mūsu gadījumā tie visi iedzīvotāji, mūsu nākotne, dzīvnieki, putni, ainavas, hobiji, biznesi un esība. Tāpēc mēs arī pasniedzām jums viņu, lai jūs ar viņu braucat citur, nevis pie mums. Un otra dāvana mums ir pašvaldībai. Āmurs un 4 naglas. Un pašvaldībai mēs viņu pasniedzam ar domu, ka pašvaldība viņu neizmantos, lai iedzītu šajā zārkā un nogalinātu Grenču, Zemīti, Zāns, Viesatu un Jaunsātu nākotni, bet gan izmantos, lai būvētu pavisam jaunus pamatus, kas ir domāti vietējiem iedzīvotājiem, nevis kaimiņu valstu biznesmeņiem. Un pateiksim mēs to visu ar Evijas Birkmanas vārdiem, ko viņi ir iespējams sarakstījuši šajā vārprāta izmisumā, kas ir tas, ka mēs saprotam, ka šī ir pēdējā paudze ļoti iespējams, kur dzīvos šajos pakastos. Un tad viņi ir uzrakstījuši šādi. Es tiešām stipri ceru, ka pār ziedu pļavām un bišu stropiem māju pagalmos skries brīvi, nesasiet vēji, un dziedās brīva mūsu tautas dvēsele. Paldies visiem! Šāds vietas. Un ar vārdu.